Ar pastaigu noslēdzas aktīvā turisma sezona Sabilē. Tās gids šoreiz netipisks - arhitekts Andris Alksniņš, kurš pirms dažiem gadiem atgriezās savā dzimtajā pilsētā un aktīvi iesaistās idejās, kā Sabilei atkal kļūt par pērli. Ir ļoti patīkami, ka jauniem interesē tas, kas notiek Sabilē, un man arī interesē. Interesē tas, kāds atkal būs jaunais tilts, interesē tas, kad atkal atvērsies kultūras nams. Arī pastaigas pieturpunkti šoreiz netipiski, parādot Sabiles mazpilsētas šarmu no pagalmu puses. Šeit varbūt es gribēju pievērst uzmanību, ka ir tie priekšdārzi vēl saglabājušies, vai aizmugures, teiksim, tā pagalmu dārzi. Tā diezgan brīvi vēl tie augi, nav nekas tāds speciāli kops, bet tā, teiksim, tā nejaušības princips ir ievērots, un tas varbūt rāda to, ko šodienas plānotāji mēģina panākt. Izskatās kā Itālijā. Patīk ļoti Sabile. Vecākā ēka Sabilē, kas vēl ir saglabājusies, ja? Tā jau ir kā Latvijā, tie dievnami kaut kādā ziņā ir izdzīvojuši. Dzīvojamās mājas tā vienkāršāk jauc nost. Pastaiga kopā ar arhitektu ļauj skaisto ieraudzīt arī nošņurkušajā un pievērst uzmanību detaļām, piemēram, logiem. Vietām, kas sen pamestas, paveicies. To logi vēl stāsta par vēsturi, bet vietās, ko apdzīvo cilvēki, jau gozējas mūsdienu logi. Tomēr arī tos var saglabāt ar vēsturisku šarmu un rūtojumu. Tas dalījums jau arī tīri praktisks vienmēr ir bijis. Tas nav tā, mēs gribam spraislīt ielikt, lai smukāk izskatās, bet kad veda stiklus savulaik pa bruģi, ja? Pamēģināt atrast lielu loksni. Viņi vienkārši saplīst. Šodien izdevās ieraudzīt arī kādu neredzētu stūrīti, vai jūs pabijāt visur, kur jau ir būt? Jā, noteikti. Es jau pa visām tām svētām neesmu izstaigājis nekad. Skaisti. Man patīk, kad pilsēta paliek sakoptāka. Tas, kad ir daudz ēkas pazudušas, tas nekas. Bet tā vietā ir kaut kas jauns un skaists un sakopts. Līdz ar pastaigas pēdējiem soļiem noslēdzās arī izstāde Sabiles mākslas, kultūras un turisma centrā, kas atklāja mūsdienu un vēsturisko Sabili, kas apmeklētājus mudina uz pārdomām. Mums vienmēr jācenšas, lai tai nākotnē tiem mūsējiem bērniem, mazbērniem mēs atstātu skaistu Sabili. Nepilnu mēnesi ilgusī izstāde ne tikai tās apmeklētājiem ļāvusi apskatīt unikālus vēsturiskus kadrus, bet arī organizatoriem necerēti nonākt pie vēl jaunām, neredzētām senām fotogrāfijām. Sanita Liepiņa, Terēza Matisone, TV9 Pakalni.